Kāda ir tava pieredze ar galda spēlēm? Nav tā lielākā. Parasti galda spēles spēlēju ar draugiem, tīri, lai saliedētos, pavadītu kopā laiku, izklaidētos. Jā, es jautāju, jo es teiktu, es esmu tīri iedziļinājies galda spēļu sfērā. Mana galda spēles ir patikušas no bērnības. Vienmēr tās ir man likušās ļoti interesantas un tādā veidā, kas nav atrodams jebkur citur. Piemēram, man vienmēr patika video spēles, bet kaut kas par galda spēļu dizainu vienmēr man pievilcināja. Man patika, kā tev vajadzēja pašam tur saprast tās sistēmas un tev vajadzēja pašam visu izdarīt. Es atceros, es spēlēju baigi daudz viens pats, vienkārši galda spēles, kas man bija mājās. Izklausās ļoti bēdīgi, un tā pa pusē ir bēdīgi, jo es galvenokārt to darīju, tāpēc, ka es nevarēju izskaidrot saviem draugiem, kā tā spēlēt. Bet otra puse ir tas, ka man īstenībā ļoti patika vienkārši redzēt, kā spēle tās sistēmas vienkārši notiek ar laiku, ja tu vienkārši ļauj tai spēlē turpināties. Un tā iemesla dēļ man ir spēcīga tāda asociācija starp brain games un savu bērnību. Mani sauc Jānis Grunte. Es pašlaik strādāju veikalā un palīdzu ar dažādām citām lietām. Man liekas, ka daudziem cilvēkiem, kuri pat nav iedziļinājušies galda spēlēs, viņi joprojām atpazītu brain games, jo tas ir viens no veidiem, kā Latvija ir izplatījusies galda spēļu sfērā. Brain games ir tā kā galvenais veids, kā cilvēki var dabūt savus pēdu pa durvīm iekšā, lai censtos iedziļināties galda spēlēs. Un man liekas, viņi dara izcilu darbu, lai padarītu šo pārējais procesu vienkāršāku. Lielākais, tas varbūt nav tādā veikala ziņā, bet tas ir vispār kopumā uzņēmumā. Mēs cenšamies trāpīt uz tām spēlēm, kas vairāk dabūtu cilvēku šī hobijā iekšā. Pārdevējiem ir jāzina noteikti visas brain game spēles, jāmāk viņas spēlēt, viņi ir spēlējuši viņas, tā kā viņi var ļoti labi pastāstīt un aptuveni zina arī pārējām spēlēm. Protams, neviens nezina visas spēles, bet lielāko daļu mēs zinām, jā. Tad cenšamies palīdzēt klientam atrast to piemērotāko. Ne tikai to, bet brain games arī veido spēļu vakarus. Mēs atbalstam dažādos veidos. Ir cilvēki, kuri paši organizē, mēs vienkārši iedodam viņiem spēles. Un ir dažas situācijas, kur mūsu cilvēks brauc un teiksim, Ezītī laikam visbiežāk notiek spēļu vakari, kur mēs organizējam. Tur mūsu cilvēks brauc un māca cilvēkiem spēles. Jā. Es biju gājis ar draugu vienreiz tur uz vienu no šiem spēļu vakariem, un tur tiešām tā atmosfēra ir ļoti forša. Tev patika? Man patīk ļoti. No atmosfēra ir tāda angāra atmosfēra. Tā ir vienkārši, tu aizej uz jau tādu eksistējošu vietu, kur ir domāta, lai tur būtu forši būt ikdienā, un tad tu vari tur spēlēt galda spēles. Ir arī tādi spēļu veikali, kas nodarbojas tieši ar šo ideju, ka tu vari tur atnākt un spēlēt spēles. Un es atzīšos, es neticēju, ka Latvijā tāds būtu, jo tas likās tā ļoti ārpus latviešu kultūras. Jā, tā kā diezgan negaidīti, ka Latvijā reāli cilvēki varētu savākties un iet spēlēt galda spēles, jo, man liekas, visiem tā iet spēlēt ar vienkārši parastiem cilvēkiem, citiem nepazīstamiem. Tas diezgan neraksturīgi latviešiem. Es aizgāju internetā meklēt, un es biju pilnīgi gaidījis, ka nekas neparādīsies. Pēc mana pārsteiguma parādījās 2 veikali – Mega Game un Juranka. Es esmu Gīns, man pieder Mega Game, es viņu vadu. Mani sauc Denis, man ir 27 gadi. Spēļu veikali kā tāds koncepts principā nāca no Amerikas, un viņā ietilpst ļoti daudz dažādas funkcijas, jo viņš strādā gan tā kā mēs varētu iedomāties spēļu veikalu, ko mēs redzam lielveikalā, kur ir tā kā attiecīgi spēles, bet viņš ir strādā tāds vieta, kur cilvēkiem pulcēties. Veikals ir domāts kā tāda trešā telpa. Daži cilvēki dodas pavadīt laiku sporta zālē, bārā vai kafejnīcā. Šai ir jābūt vietai, kur cilvēki var pavadīt laiku ārpus mājām, darba vai skolas. Ja veikals ir kā mūsu miesa, kopiena ir kā asins, kas plūst mūsu vēnās. Bez kopienas mēs nevaram izdzīvot, tāpēc mēs visi kopā ar Mega Game un Brain Games apgādājam vienu un to pašu kopienu. Šie kāršspēļu veikali, tad viņi mēģina būt līdzīgi kā Brain Games, tagad arī tas pirmais solis, lai iedziļinātos spēlēs. Un tas ir ļoti forši, tāpēc, ka galda spēles ir ļoti sociāla aktivitāte, kas veido tādu kopienas sajūtu. Jo tu intervēji Lāsmu, ja tev ir kaut kas, tu varētu pieminēt, ko viņa tev pastāstīja. Lāsma Šķestere ir komunikācijas zinātņu pētniece un docētāja.
Lasma sastie, ka viņa lasīja pētījumu, kā galda spēles tieši uzlabojot šo komunikāciju vislabāk bērniem. Un tieši kritiskā domāšana, analīze un komunikācija bija top 3 prasmes, ko vispār galda spēles kā tādas var palīdzēt attīstīt. Arī izglītībā to mēs redzam, ka tie spēļošanās mehānismi, ka spēles pats kā veids ir atzīts par efektīvu līdzekli dažādu prasmu ieguvēju. Bet, protams, ir atšķirība, kāds ir tavs mērķis. Varbūt tu esi tiešām ieradies tur tikai spēlēt to spēli, jo tev ļoti viņa patīk. Tev nav vispār mērķis iepazīt to otru cilvēku vai tur sarunāties ar viņu. Bet es pieļauju domu, ka tā diez vai tas būtu diezgan tā rupji. Tas notiek biežāk nekā tu varētu domāt. Lieta ir tas, ka, lai gan tā spēles ir sociālas, no tevis nav gaidīts, ka tu sāks pļāpāt ar visiem, kas tur ir. Kas, man liekas, īstenībā ir kaut kas, kas arī palīdz pieņemībai. Jā, tas lielākais pluss laikam ir, ejot uz tādiem spēļu vakariem, kā socializēšanos tādu notikumu, ir, kad būs kaut kas, ko darīt. Ja man nav ar nevienu, ko runāt, es spēlēju to spēli. Cilvēkiem ir grūti sarunāties ar citiem cilvēkiem. Ja? Nav tā, ka mēs visi piedzimstam, nav tā, ka visiem komunikācija padodas ļoti viegli. Es domāju, ka studenti paši atcerās no pirmajām dienām, ja sanāk lielā telpā universitātē, tagad draudzēties. Nē, tāds nenotiek. Ja jūs ievirs kaut kādam konkrētam mērķim, ja kaut kādai konkrētai aktivitātei, tad jūs sākat veidot komunikāciju. Un tieši tas pirmais posms ir ārkārtīgi svarīgs. Un tās galda spēles paredz to iespēju tādai strukturētai sarunai. Vienu dienu viens no maniem draugiem bija atnesis kārtu spēli Yu-Gi-Oh! Un man ļoti interesēja, kā visas šīs kārtas miedarbojas viena ar otru. Tad es aizgāju mājās un sāku ieskatīties, es gribu dabūt pats savas kavas, lai es varētu ar draugiem spēlēt. Tad es nopirku 2 kavas no interneta un tās atnāca korejiešu valodā. Un tad man bija 2 korejiešu kavas ar kārtīm, kuras nevarēju saprast, ko katra kārtas darīja. Un es knapi varēju spēlēt. Tad, ko es izdarīju, es aizgāju internetā. Atradu šīs pašas kavas un pārrakstīju katru efektu uz maza blociņa. Un tad mēs tiešām tā spēlējām pāris spēles ar draugiem. Spēle mums bija tik interesanta, ka tas bija tā vērts iet cauri visiem šitiem riņķiem, lai vienkārši dabūtu iespēju spēlēt. Kaut kas, ko esmu ievērojis savā dzīvē, ir, ka man labākie draugi atšķiras no citiem draugiem galvenokārt ar to, ka es ar viņiem spēlēju spēles. Man liekas, ka tā attiecību tuvināšana ir tā ļoti dabiska lieta, kas notiek, ja tu vienkārši spēlē. Jo gan man, gan visiem, ar kuriem es runāju šajā procesā, ir kaut kāda veida personīgs stāsts par savu pieredzi ar spēlēm. Man liekas, tas kaut kas ļoti īpašs, tas kaut kas gandrīz neizvairāms. Es principā spēlēju galda spēles no bērnības. Tur man vecāki vainīgi. Mēs bērnībā spēlējām ļoti daudz dažādas kārtu spēles. Tad mums bija paštaisīties Monopols, un mums bija radi arī Austrālijā, kur atsūtīja mums Uno. Tā kā tas viss ir bijis tā. Bet tad tas bija pieklusa, un tad es atklāju Katanijā. Un tas bija tāds, wow, mēs tur pēc darba ar draugiem skrējām uz mājām, lai tikai paspētu katru piekdienu sēdēt spēlēt Katanijā. Un tad es padzirdēju, ka viņi taisa veikalu vaļā, un es labprāt gribētu strādāt galda spēļu veikalā, kāpēc ne? Un tad tā es nonācu Braingames. Kāpēc es tik labi zinu? Tāpēc, ka galda spēles bija viens no veidiem, kā es būtībā tuvāk iepazinu savu topošo vīru. Es neko nezināju par galda spēlēm, savukārt viņš bija absolūts galda spēļu fanāts. Un viņš man ievelka šajā kopienā. Tā bija stratēģijas spēle, tad tā bija tāda pamatīga spēle 3-4 stundām, kas bija absolūti nebija vērsta uz sadarbību. Tas bija veids, kā es iepazinu viņa draugus. Jo vienkārši man ļoti palīdzēja to manu stratēģiju attīstīt. Tā kā es teiktu, caur šīm mazajām sarunām, kas veidojās pa vidu, šī sadarbība top un šī komunikācija veidojās. Galda spēļu veikals ir vērts apskatīt, un ir vērts iedziļināties, ko viņi piedāvā un kādas pieredzes tu vari iegūt, ejot spēlēt spēles. Varbūt pamēģini vienu nedēļas nogali neiet uz bāru un piedzerties, bet aiziet padarīt kaut ko, kas attīstīs tavas smadzenes. Aizej uz spēļu vakaru Angarā. Jā. Tu vari dzert tur arī, ja tu gribi. Aizej uz ezīt. Tas pats, ko tu būtu darījis, bet tagad tu vari spēlēt katanu vai kaut ko. Katanu, kad tas piedzēries, būs kaut pilnīgi unikāli.